es lasīju kādu aprakstu par 2 ģimenēm. 2 ģimenes, es gribētu teikt, ticīgas ģimenes. Vienā ģimenē skan dziesmas, mūzika, visi priecājās, ir laimīgi. Otrā ģimenē viņi dzīvo kaimiņos, blakus mājās. Otrā ģimenē bieži skan strīdi, nesaskaņas. Tur tās Dievu pagodinošās dziesmas skan daudz mazāk. Un tad šajā ģimenē, kurā ir nesaskaņas, sieva saka vīram, tu aizej uz to istabu, kas ir pretī viņu virtuves logam, paskaties, kāpēc tur tā tas viss notiek? Kāpēc pie mums tā nenotiek? Tā nevar saprast. Vīrs iet 1 dienu, 1 nedēļu, 2 nedēļu, un iet tad, kad ir vakariņas. Tad, kad ir visi atnākuši, noguruši, piekusuši, saprotiet, no rīta jau viss laimīgi pamožās, vai ne? Un tad pienāk viens vakars, kad bērni sēž pie galda, visi ēd, ir pateikušies par maizīti. Vīrs pieceļās un ejot garām, nogāž skaistu stikla vāzi. Un tagad tas no otras ģimenes saka, būs. Redz, kādi būs viņi tie svētie, tie pareizie. Un tad vīrs visiem atvainojas, kad viņš tāds nevīža, neveikls, ka viņš ir vainīgs. Sieva atnāk apkārt man, es esmu vainīga, es to vāzi noliku pārāk tuvu. Bērns saka atkal, mēs jau viņu tā atnesām uz to virtuves galdu, nebūtu atnesuši, nebūtu saplīsus. Tad tās otras ģimenes vīrs atnāk mājās, atnāk pie sievas, sieva prasa, kā? Tu kaut ko noskaidroji? Noskaidroji. Pie mums visiem ir taisnība. Visi mēs esam taisni, bet tur visi ir grēcinieki. Amen.